Mums ir tehniskās lietas un, ziniet, tā svētdienas pievakarē, kad mēs esam nolēmuši jums pateikt to, ka rīt mēs teiksim uz redzēšanos. Diemžēl, vai par laimi, nezinu, mūsu pavasara vasaras katalogam, jo, kā mēs zinām, Tupperware katalogs mainās cik reizes gadā? 2 reizes gadā, tieši tā. Mūsu 4 sezonas dalās 2 pa 2. Un no pirmdienas vakara, tātad no rītdienas vakara, šim mēs teiksim uz redzēšanos. Un šim jaunajam rudens ziemas katalogam mēs sakām sveiks. Un kopā ar jums mēs vēlamies arī šo te katalogu izšķirstīt, lai paskatītos, kas tad mums ir jauns piedāvājumā no mūsu iemīļotās Tupperware kompānijas rudens ziemas katalogā. Lūk, tā kā mēs skatāmies uz vāka, jā, rudens ziema pret pavasara vasaru, nu, mazliet tikai tās krāsas ir pamainījušās. Bet arvien vairāk mēs kopā pavadām laiku. Rudens pelēkajos vakaros to darīt kopā ar ģimeni. Es ceru, ka sagādās vairāk patīkama emocija, jo vasarā mēs visi cenšamies kaut kur ārā, kaut kur aktīvi, pie dabas, ar draugiem, jūra un tam līdzīgi. Bet, kā mēs šeit varam redzēt uz vāka, jā, tātad mums ir jau uz vāka jaunums. Cik no jums paspēja iepazīties, cik nepaspēja iepazīties ar kādā no mūsu īpašo piedāvājumu akcijā pavīdējušajiem jaunajiem silikona maisiņiem. Es ceru, ka paspējāt, es ceru, ka daļa jau ir patestējusi un iemīlējusi. Bija 3 izmēri. Jā, tad bija tāds maziņāks, vidējs un lielāks, bet kaut kur mēs manījām kādās reklāmās, kaut kur video vizuāļos, kā ir lielais. Jā, un tad, protams, kā mēs visi sausījāmies, kur to lielo dabūt, kad pie mums būs lielais un tam līdzīgi. Un tad, nu, ir, kā saka, XL izmērs. Mūsu lielais maisiņš tilpumā veseli 2,9 litri. Iedomājieties, ja mēs paņemtu kaut kur blakus nolikt to 3-litrīgo ļodu, tad būtu tāds pārsteigums, ka jā, tas izmērs ir, nu, tāds pietiekami iespaidīgs. Ko mēs ar šiem maisiņiem darījām? Visu, ko mēs viņu testējām kā jaunos izstrādājumus, kā tas vienmēr ir pieņemts, tātad gatavojām mikroviņu krāsnī, gatavojām cepšu krāsnī, saldējām, atsaldējām, ņēmām līdzi uz pludmali, lai mēs liktu arī mitros peldkostīmus šeit iekšā un pēc tam droši mūsu dārgajās somās. Jā, tātad, nu, tāds praktisks silikona maisiņš gatavošanai, lai mēs gatavotu savā sulā, droši, veselīgi, jā, jo visi mēs sekojam līdzi veselīgam uzturam un arī Tupperware to dara. Šādus maisiņus mēs varam paņemt līdzi arī ceļojumos. Jā, tātad maisiņā mēs saliekam iekšā, nu, es nezinu, visādas dažādas kosmētikas lietiņas. Visu, ko mēs agrāk lidostā likām tajā ar tādu hermetisko aiztaisāmo slēdzīti vai hermetiskajā kastītēs iekšā. Tagad mums ir, nu, protams, modernāka versija, arī ar tādu vietu, arī ar tādu caurumiņu, jo šeit mēs varam ielikt iekšā arī, piemēram, magnītus uz kodas, piekabināt pie mugursomas un doties ceļojumā. Vai, nu, nezinu, doties uz skolu vai uz darbiem. Lūk, un tagad tādi maisiņi jau būs pieejami katalogā, pamatkatalogā, tā kā nebūs tā, ka daži saka, es nepaspēju noķert akciju. Tagad jūs varēsiet tātad katalogu izstrādājumus, kā mēs zinām, pieejami pastāvīgā piedāvājumā. Tiem nav pieliktā mazā zvaigznīte, ko daži nepaman, un pēc tam brīnās, kur pēc 2 dienām palika īpašie piedāvājumi. Bet jā, ļoti daudz gaidīju šo izmēru. Lielais izmērs 2,9, tātad kā kataloga jaunums un vispār silikona maisiņi paši par sevi kā kataloga jaunums. Tad nu šķiram mēs un skatāmies tālāk. Mums ir pilnīgi redziet ar tādu sarkano dizaina balvu jau šogad ieguvušais izstrādājums, kas ir tā saucamās One Touch, viena pieskāriena kārbas. Šādas te, tātad ar vienu pieskārienu mēs viņu attaisam, un tāpat mēs ar vienu pieskārienu mēs to kārbu aiztaisam ciet. Kādam patīk ar pirkstu to darīt, kādam patīk šādi to darīt, jā, tā kā līdzīgi kā mums bija tajām saulītēm pa vidu tas centriņš, tā tepatās ir uzrakstīts Tupperware un apakšā ir tātad vieta uzzīmēts īkšķītis.
Piedāvājums šeit daudz un dažāds. Izmēri arī, kā jūs redzat, ir pilnīgi dažādi no maziņiem, pavisam maziņiem, 370 ml, līdz pat mums šeit aizmugurē ir noslēpies. Redziet, kāds tāds kārtīgs izmērs un 4 litri. Jā, tātad, ko ar šīm kārbām darīt, kur viņas lietot, kādiem nolūkiem. Nu, sākot, es nezinu, salikt dzīskamulus vai sabērt mūžīgos bērnu, teiksim tā, bardaku radošos rakstām piedarumus un visu, ja, kas parasti ir bērts kaut kādu galdu vai patilpu, mēs varam ielikt šeit iekšā. Tad mēs varam salikt iekšā šeit, uzlikt virsū vāku un ielikt leduskapī kārtīgu salātu apjomu sagatavotu, jā, vai arī principā uzglabāšanas kārba dažādiem bērmajiem produktiem, lejamajiem produktiem, bet par tiem lejamajiem mēs lūdzu atceramies to, ka tikko uzvārītu vārošu zupu nelejam šeit iekšā un neliekam leduskapī. Ja? Tā kā esam saudzīgi pret mūsu burvīgo tupperware plastmasu, kas, kā mēs atceramies, ir ķīmiski neitrālais polimers, kas ir pilnīgi drošs saskarā ar pārtikas produktiem. Ja? Tā kā unikālais, fantastiskais materiāls, ko mēs visi esam tik ļoti iemīļojuši. Lūk, jā, un kā jūs šeit redzat, tad izmēri visdažādākie varēsiet komplektēt. Atkal mums ir kāds jaunā Lego variants. Ja? Tā kā atceramies, mums patika dažādas citas kolekcijas kolekcionēt pa izmēriem, tā kā mēs varēsim arī tagad šāda te tipa kārbas vai paši kolekcionēt vai tātad dāvināt draugiem, radiem, paziņām, kaimiņiem jā, un arī vēl šajās kārbās arī mums ir ļoti labi un ērti uzglabāt arī mūsu mazajiem mīluļiem barību, piemēram. Tad, kad mēs ejam uz veikalu pakaļ baramajai barībai, tad arī mūsu, kā lai saka, pareizā dzīvesveida cienītāji jau iet uz veikalu ar savām kārbām, un tad mēs uzreiz šeit baram iekšā vai lejam iekšā dažādus produktus, ko mēs iegādājamies, lai mēs mazinātu šo te briesmīgi milzīgo cilvēka plasmas spēdu uz mūsu mīļās planētas. Tad mēs šķiram tālāk, un ko mēs šeit redzam, mēs redzam arī komplektus mūsu mīļajā krāsā, jā, melnajā krāsā, kartupeļu ciploku uzglabāšanai, jo kādā brīdī bija tā, ka kādam patīk māte, kādam meita, kādam kleita, un kādam nedara ar zaļu vāku, kādam nedara ar tirkīs zaļu vāku, tad lūdzu, nesūdzieties vairāk, es ceru, jo daudz jautāja par to, vai tad tiešām nevar uztaisīt melnu, ir tas melnais, kas piestāv jebkuras krāsas virtuvē pie jebkurā toņa, jā, nezinu, ja jums ir sarkana virtuve oranžām durtiņām, tad melnais būs tāds neitrālais akcents, kas to visu krāsu gāmu varbūt kādā brīdī vienkārši savāks vienā tonī un mazliet nolīdzinās. Jā, bet kas mums šeit ir par tādu akcentiņu? Mums ir mūsu klasiskais iemīļotais vertikālais mizotājs, kas jums nāk dāvanā. Jā, mēs visi ļoti mīlam dāvanas. Es ceru, ka jūs joprojām esat uz tā viļņa, kā saku, un jums joprojām tas viss patīk. Un tātad, pērkot šādu komplektu, kartupeļu lielo kasti kopā ar šo te, kā mēs viņu citreiz saucam, tās virtuves miskastīti, ja, ko mēs ļoti ērti uzliekam uz atvilknēm, vai, ja mēs kaut kur virtuvē darbojamies, noliekam vienkārši šādi, un visas mizas šķīdrumi un vispārējais droši var stāvēt līdz rītam, un jūs varat nesatraukties par to, ka jums virtuvē radīs mājās kādus nepatīkams aromātus. Lūk, un pērkot šīs divas praktiskās lietas, jums ir mūsu superīgais mizotais dāvanā. Tam, jā, tieši tā. Pamat komplekts kartupeļiem. Man patīk īstenībā, kā tas saucās mūsu jaunajā katalogā. Jo, jā, principā pamat komplekts, es teikšu, kartupeļu kaste, mizotājs un trauks, kurā to visu darīt. Ja, tā kā tāds ļoti lielisks, praktisks, jebkurā virtuvē, es pat teiktu, ļoti nepieciešams komplekts un vēl dāvana. Kas var būt labāks par to? Ja?
Ļoti mums patīk tādas lietas. Tad mēs skatāmies tālāk, ejam tālāk, ir, protams, Cheesemart paliek, tas ir ļoti labi, bet tad mums nāk šāds te jaunā krāsā virtuves dēlītis. Jā, katalogā rakstīts, ka pelēks, nu es nezinu, mēs varam paņemt, tā, lai man tagad nepazūd skaņa, mēs varam paņemt pelēku krāsu, nolikt blakus, nu kā vienmēr raksta, kad jūs internetu veikalā kaut ko pasūtat, ka datoru krāsu izšķirtspēja var atšķirties no reālās krāsas, bet, nu, es nezinu, kā ir ar tām izšķirtspējām, es šeit strīdētos par to pelēko toni, ja, bet, nu, par gaumu un uztveru parasti nestrīdās. Tātad šāds te mazais pelēkais, nu pieņemsim pelēkais. Virtuves dēlīts, uz kura darboties, ļoti ērts, praktisks, nu es nezinu, ko daudz stāstīt par virtuves dēlīti. Ļoti labi, un viss. Vienkārši the best of the best, ja, kā mīl mūsu daži kolēģi teikt. Vienīgais, ko es gribu piebilst par to, kāpēc labāk izvēlēties plasmasas virtuves dēlīti, tāpēc, kā mēs griežam, darbojamies uz šiem te dēlīšiem virtuvē, lai cik man ļoti un arī manam vīram patīk koka dēļi, ja, nu, jo tie ir tādi praktiski pamatīgi, es teiktu vairāk tas ir ieradumspēks, koka dēlītis, bet, ja mēs pēc ilgstošas šī te dēlīša lietošanas paskatāmies, nu, varbūt ne katram mājās ir iespēja apstīties mikroskopā, bet tāda pētījuma ir. Atceramies lūdzu to, ka koks ir dabīgs materiāls, kas sevī iesūc visu apkārtējo. Padomājam, gaļas asinis, griežam gaļu. Tāpat mēs viņu it kā nomazgājam, mazgājamais līdzeklis, cik ļoti mēs tiešām nomazgājam to mazgājumu līdzekli, cik mēs viņu kārtīgi noskalojam. Es zinu, ka ir apzinīgi, kur ar birstītēm tur izbirstē un visu pārējo, bet tāpat laikā plasmas dēlīt jūs varat droši ilgt arī trauku mazgājumā mašīnā, un tas tiks apstrādāts pietiekam augstā temperatūrā, un tas viss tās, nezinu, mikrobiņi, atlikumi no visa, tomēr no plasmas nomazgāsies krietni kvalitatīvāk un neiesūksies sevī. Lūk, tā kā tas ir tāds, nu, mazs pievienotās vērtības materiāls, par ko es jums iesaku aizdomāties. Un šis dēlīts ir pietiekami maza izmēra, kompakts, ko var paņemt līdzi, nu, jebkur, ko jūs braucat. Jo, diemžēl, ne visās vietās, ja jūs, piemēram, aizbraucat uz viesu māju, vai jūs braucat piknikā, vai vienalga kaut kā dodaties, būs līdzi vai būs pieejams dēlītis. Un es ceru, ka katram jau ir arī tupperware naži ar uzgalīšiem. Tātad, principā, es teikšu tā, dēlīts, nazis ar uzgali, nu, tas ir tāds komplekts, ko mēs ņemam līdzi, kad mēs kaut kur dodamies. Šķiram tālāk. Šeit, nu, protams, mums saglabājās arī mūsu klasiskās bļodas un dzērienu krūze 2 litru izmērā. Jā, tā kā, nu, skatāmies, redzam, šķirstam un iepazīstamies. Kas mums vēl šeit parādās ar tādu zilo aplīti kā jaunā krāsā? Mums ir mazās 200 ml klasiskās bļodiņas, jā, tātad uzkodām kādiem maziem neapēstiem jogurtiem pārpalikumu ielikt iekšā. Lūk, nu, kur bez Vensmārta sērijas, bez tās vispār nekur, jo dārzeņa, augļu, ogas, es domāju, ka tas ir cauru gadu aktuāls un uzglabātu pareizi. It sevišķi ziemā, rudenī ziemā, no rudens tūlīt nāks ar atkal bagātiem ražas svētkiem un visu pārējo, bet, nu, labus produktus mums vajag labi un ilgstoši uzglabāt, lai saglabātu savu naudu. Un, jā, un arī te vēl parādās tas, kad pērkot komplektu, jā, tātad pērkot lielo Vensmārta komplektu, jūs saņemat mazo 375 ml dāvanā, tā kā, nu, es teiktu, rudens ziemas katalogs nāk ar tādiem dāvanu akcentiņiem, par ko mēs vienmēr katrs priecājamies. Nu, un tad it kā liekas, nu, maziņš ir tas izmēriņš 375 ml, bet es teikšu tā, ka tas ir arī ļoti praktisks atkal izmērs, jo tur var mazliet ogas, jā, tad atkal kaut kādus mazliet pārpalikumiņus, bet nevis noslēgt hermetiskajos traukos, bet ielikt pareizi uzglabāt Vensmārta sērijas traukā. Tātad vasaru mēs lūdzu mēģinam nofiksēt un iesaldēt
jā, iesaldēt tā, lai mēs varam mūsu aromātus baudīt ziemā. Un, nu, tad kas ir vēl labāk izdomāts par Tupperware Freezer Smart sēriju ar hermetiskajiem vākiem, kuros ogas un zirņi un tā teikt apaļais saturs, nosauksim to tā, paliek birstoši, jo visa sarma paliek pie vāciņa un jūsu tas produkts, ko jūs saldējat, ko jūs vēlaties vēlāk baudīt patīkamāku, viņš nesastāvs vienā klucī. Ja, tātad arī saldējot gaļu, atceramies par to, saldējot malto gaļu, atceramies par to, ka mēs vienkārši uztaisam ar, pirkstiem, ja, teiksim, tādus gaisa bedres, lai pēc tam ir vieglāk to gaļu tālāk lietot, lai atkal nav nesastāvs vienā klucī. Tā kā, jā, un atceramies, protams, par to, ka saldējot kārbiņās, mums arī gadās mūsu, jau nekā brīnums, ar mūsu Latvijas vētrām, ka mums izsit elektrību, ka ja teiksim, atsaldējās saldētava, tad nebūs tā, ka jums tie maisiņi, ja jūs saldējat maisiņos, piemēram, tad tur pēc tam būs tāda pļura, un tad pēc tam atkal tas maisiņš, teiksim, no tās formas deformēsies, un tad tā arī tas saturs tur tālāk arī sasals atkal citā nesmukā gabalā. Bet te jums viss būs ļoti skaistās kastītēs, nekāda liekie šķidrumi nekur neiztecēs. Jā, un arī ir mani mīļa mini izmēri, un, protams, arī ledus kārba, kas ir vispār super. Ledus, ne tikai ledus, arī kafiju pēc tam mazliet sasaldēt un uztaisīt kādu gardu piena kokteilīti. Tad, protams, mums ir klasiskā vērtība, kas ir mūsu 3 brāļi, 3 lāči, 3 zvaigznes brīvības pieminekli. 3 zvaigznes brīvības pieminekli. Jaunais mūsu 3 brāļu formulējums. Tātad smalcinātāji mazais, vidējais un lielais, bez viņiem pilnīgi nekur. Un arī 22. gadā ir Supersonics ieguvis dizaina balvu. Tātad, kam tas ir ļoti svarīgi, lūdzu, ir. Ja? Tad šajā gadā mums izšāva Superdicers. Pagājušā gadā izšāva. Liela daļa paspēja, liela daļa nepaspēja, tie, kas nepaspēja, tie pēc tam klausījās no tiem, kas paspēja, un kad būs, man arī vajag, ja? Tātad, jā, mūsu Superdicers ir. Jā, tātad kubiņu, salmiņu griezējs, lai tiem, kam salātos kubiņi nepatīk nevienādā lielumā, lūdzu, jums ir visas iespējas sagriezt arī kubiņus vienādā lielumā, sagriezt arī jūsu mīļos čipsu slaisus platākā vai mazākā, ir abas uzlikas iekšā. Jā, ko par to daudz stāstīt, es nezinu. Viņš par sevi ir ļoti daudz jau pats visu, ko izstāstījis, bet tātad lielākais prieks un galvenais akcents mums Superdicers ir katalogā. Jā, tātad atgādināšu tīri par tām uzlikām, ir garanā uzlika un tad ir 2 veidu kubiņi. Jā, tātad mazāki un lielāki. Tad, ko mēs te, protams, lūdzu atceramies par to, ka mums ir fantastiski lielā mandolīna rīve, tad mums arī ir spagetī, kas taisa ne spagetī, ja bērniem nevarat iebarot dārzeņus, tad uztaisiet viņiem cukīnī makaronus un būs tāds wow efekts īstenībā. Šķēlītes, protams, lielākas, mazākas, Mando Juniors. Jā, mums arī salātu centrifuga, protams, saglabājās, jo zaļumi ir jāēd cauri gadu. Tā. Un tad mums ir arī, protams, Speedy Chefs ar tiem 2 ātrumiem, ja, kur viens ātrums uzputo, otrs ātrums samaisa. Pavisam vieglais virtuves kombinācijas, kas bez skaņas īsti nevar teikt. Skaņa viņš tomēr kādu taisa, bet nav tā, ka jums ir jāmeklē elektrība, jāslēdz tagad blenderis un vai nezinu, kaut kādi tur tie lielie virtuves kombinācijas. Tad jūs vēlaties uztaisīt vienkārši tiešām klasisks, fantastisks pankūkas, jo uzputotā mīkla, tās pankūkas uzpūtīs tādas patīkamākas. Un es, protams, vairs nestāstu par to, ka tur 20 sekundžu laikā olu baltums būs tāds, ka jūs varēsiet taisīt mūsu klasisko triku, ja, kad baltums ir kārtīgi saputots. Tāpat tās mums arī ir vieta, kurā mēs lejam
iekšā kādas citas mērcīs, ko vēlamies pievienot putošanas laikā. Lūk. Komplektā, jā. Mums, protams, izdevīgāk arī komplektā, jo mēs uzputojam kārtīgu putukrējumu, un tad šeit lūdzu mūsu fantastiskais Tupperware dekorēšanas maiss ar visu uzgaļu komplektu iekšā. Izdevīgāk pieejams komplektā iegādāties kopā ar Speedy Chef. Lūk, tas ir par šo. Par ko man par maisu daudz stāstīt, jūs neizmantojat vienreizējos maisus, jums ir vieglāk kopt, ja? Kur tas ir? Ir pie silikona daļas jūs atradīsiet to, kad ir komplektā ar Speedy Chefu izdevīgāk nopirkt. Jā, garnēšanas maisiņš ar 5 uzgaļiem komplektā jums izmaksās tikai 15 eiro. Ļoti patīkam, ļoti skaisti. Atkal kaut kas, kā parasti, Tupperware komplektā ir izdevīgāk. Tad ejam katalogā uz priekšu. Protams, ir saglabāti visi mūsu burvīgie virtuves instrumenti, bez kuriem mēs vispār nevaram katru dienu darboties. Bet kas ir jaunums? Bezgalība. Bezgalīgi vienmēr lietojam lieliskos Tupperware izstrādājumus un priecājamies un baudam kvalitāti. Katalogu jaunums 8 formas karotes paliknis. 8 man tiešām labāk patiktos teikt bezgalības, jo vienmēr visur mēs viņu varam lietot. Mēs varam lietot arī, protams, pie gatavošanas, ka mēs noliekam šeit visus mūsu, karotes, ar ko mēs darbojamies, ļoti ērti nolikt šeit. Jā, tā tad, bet, jūs teiksiet, jā, bet mums patīk arī atvest tos skaistos keramiskos suvenīriņus no citām valstīm. Jā, man arī patīk. Līdz brīdim, kad man tas suvenīriņš nokrita uz flīžu grīdas, bērni vienkārši par laimi paspēja pastukt, kur kurais, bet, tās šķēmas aizlidoja pēc tam tā, ka kaķis vēl ilgi, liekas, vēl kādas dienas 3-4 viņš no kaut kurienes ķeksēja tās mazās daļas ārā, tā kā padomājam tomēr virtuvē par drošību, jā, jums ir arī flīžu grīda. Tātad šāds te paliknis noderēs pilnīgi noteikti, bet uz viņa var arī pasniegt kaut ko, jā. Kur mums ir? Nav, par rokai. Iedomājieties, vizualizējiet, mēs ļoti mākam arī vizualizēt. Kokčiku, arī kokčiku, kāpēc ne? Tātad veselīgu kokčiku ar tikpat veselīgu uzkodu blakus. Ja? Tātad mēs varam izmantot šo palikni arī kā servēšanas, mazo tādu servēšanas lietiņu. Jo citreiz patiešām ir tā, kad vajag nolikt kaut ko drusku, pavisam drusku, tur mazliet cepumus, mazliet riekstus, mazliet kaut ko, un tad mēs tiešām meklējam, kur tad viņu tur tas šķīvis pa lielu, tur kristāla bļoda pa dziļu un vispārējais. Nē, mēģiniet izdomāt riteni, nevajag. Paņemiet, uzgājiet pēc zupas karotes palikni un vienkārši nolieciet skaisti, melni, eleganti uz galdu, uzlieciet gardumu, pasniedziet un visi būs priecīgi, visi būs laimīgi. Tā kā tāds praktisks, mazliet, varbūt par sevi nereklamējošs jaunums ir katalogā pie piedarumiem. Pievērsiet uzmanību, noderēs. Paņemsiet vienu, tad būs vajadzēs vēl. Ticiet man. Lūk, jā, tad kur tad mēs bez labiem nažiem? Bez labiem nažiem nekur, bez mūsu virtuves šķērēm fantastiskajām vispār nekur. Asinām un darbojamies arī uz lielā sadalas dēļa. Šeit, ja mēs šķirstam tālāk, tāpat tās piedarumi mums paliek. Pie bļodām, pie gatavošanas mums atgriežās Ultimate Mīklas bļodu komplektiņi, kas savietojās kā viss mūsu Lego Tupperware pasaulē. Cepjam, turpinam cept tāpatās, kur mēs bez tā liksimies. Ultra Pro mums paliek. Tātad pie mikrovīņu gatavošanas mums ir komplektiņš. Atceramies par to. Skatāmies tālāk. Servēšanas trauki, clear, viss paliek spēkā. Kūkas gatavojam. Tad mēs rudenī dodamies baudīt zelta rudeni, kurais, kuriem ir tradīcija. Mums ir tradīcija katru rudeni uz Siguldu, jo tas iela ar zeltainajām lapām, tas ir kaut kas fantastisks.
Un cik no jums iepriekš pamanīja Exploris sēriju jauno, jā, kas mums bija pirms tam ar šādām te dzērienu krūzēm, glāzēm, kā lai to nosaukt. Mums bija šāds te piedāvājums, jā, tātad dzērienu baudīšanai, līdzņemšanai. Nu, ne visiem patika tā ņemšanās, grozīšana vispārējais, jā, nu izlīst, jā, nu aiztais, piedodiet man latviešu valodu, tie, kas piekasās. Bet, jā, tātad šeit mums ir tās pašas burvīgās Exploris sērijas, augstākās kvalitātes nerūsējošā tērauda trauks ar dubultajām sieniņām. Pilnīgi no kataloga. Izlasījums pilnīgi precīzi. Termokrūze. Kuri gaidīja termokrūzes? Lūdzu, rudens. 450 ml termokrūze. Jā, kā viņu dabūt vaļā? Atkal kā mums viss ir jāpastāst un jāparāda. Tātad redziet, šeit ir tā podziņa, bet nu kāpēc viņš netaisās vaļā? Tāpēc, ka mazās viltīgās rociņas, lai nespaida viņu. Lūdzu, vienkārši augšā. Šeit ir tāda kā uzlika, jā, arī dārgajām somiņām ir citreiz tādas. Lūdzu, uzliku uz leju, podziņa un atverās jums burvīgā termokrūze. Jā. Tā kā tā, burvīgā termokrūze. Atgādinām par to, kāpēc mums patīk plastmasa augšdaļā, tāpēc, ka viņa neuzkarst vai nesasalst, īsāk sakot, nepieņem dzērienu temperatūru, kas ir iepildīts termokrūzē. Līdz ar to, jebkuros laikapstākļos jums ir ļoti patīkami baudīt dzērienus no šāda materiālā augšdaļas. Un, jā, un skatieties, cik tā dzēriena atvera ļoti patīkama un ļoti ērta, patiešām. Varat arī ieliet kādam, kam ir blakus vēl kāda dzērienu glāzīte. Un tātad aiztaisam, noklikšķinam un uzliekam fiksāciju. Attaisam ar fiksāciju, nospiežam pogu un baudam. Tāpatās nekas tur baigi nav mainījies, viss ģeniālais ir vienkārši, ņemam līdzi un arī ļoti ērti mašīnā. Ja? Šis materiāls, no kā ir izgatavotas Exploris sērijas, ir izturīgāks pret berzēšanos. Tā kā, nu, ļoti ērti mašīna arī vēsā rītā padzert līdzi paņemto kafiju, tēju vai, nu, ko jūs vēlaties, ko jūs esat paņēmuši līdzi. Jā, par dzērieniem runājot, tātad mums tie, kas ļoti, ļoti gaidīja. 2 litru pudeli, jaunā unisex, pilnīgi neitrālā krāsā, derēs gan, kādā? Hugo, es atceros, Hugo būs krāsā. Nebija lietas kursā, nu redzēt, ir jābūt tā kā trendos. Nu, jā. Es varētu pastāstīt par bērnu trendiem, par krāsām, nē. Nu, labi. Nu, tagad es zinu. Bet ļoti daudz arī patīk viņiem šis te turētājs, jā, jo 2 litri, tātad 2 litri ūdens, tas ir 2 kilogrami. Nēsāšanai šādi, nu, var arī ņemt līdzi uz zāli un kačāt rokas, kāpēc ne? Bet šeit ir ērts tāds rokturītis, ko jūs šeit ieliekat iekšā. Es to šobrīd nedarīšu, jo parasti ir tā, ka jūs viņu ieliekat, nu tad jūs viņu ielikāt. Es līdz šim esmu mēģinājusi vienā pudelē, kuram man cieta cīņā ar asfaltu, kā lai to nosauc. Man bija pilna 2 litru pudele, un viņa, nu, kaut kā, nu, tā kā gravitācijai neko pretī nepadarīsi, un saplīsa. Protams, nu kā, nu, pilnu pudeli plīs, neko tur neizdarīsi. Nu, jā, un tad man palika šis te korķis ar fiksatoru, un tad es domāju, kad vajadzētu viņu pamēģināt tomēr dabūt vaļā. Es nedabūju. Tā kā ielieciet šito rokturīti tikai tad, kad ir gala lietotājs jums pie rokas, tā teikt. Nu jā, tātad pudeles, ūdens pudeles kā parasti bez tā nekur. Svaigs ūdens ir jādzer, šobrīd ar vien vairāk ir visās vietās pieejams arī speciālie ūdens krāni, gan publiski pilsētā, gan atceramies lūdzu lidostā. Es ceru, ka mūsu lielā daļa jau nepērk vairs ūdeni lidostā, bet ir savu pudeli līdzi, kuru mēs kopjam ar kārtīgām birstītēm. Jā, tad jauns mums ir šitā. Jā, un jaunā krāsā. Jā, jauna krāsa. C. 750. Nu, par laimi te nav rakstīts, ka pelēka viņi ir, bet nu arī, nu, līdziet, redziet. Šis viss mums ir tādos līdzīgos toņos.
Un ja jūs sakāt, ka tas dēlīts ir pelēks, bet tā pudele ir gaiši zila, nu, nevelk mums ar tiem krāsu ekspertiem, mums sanāks diskusijas. Tātad 750 ml pudeli jaunā krāsā. Tad pie universālām burkām, kas jau mums te vienā brīdī pavīdēja, mums ir universālo burku komplekts. Paraugu studijā! Jā, tātad ir komplekts liela, maza, vidēja. Tilpumos tiem, kas parasti ir precīzi, cilvēki prasa tilpums 825, 550, 325. Jā. Atceramies to, ka mums ir savietojamie vāciņi. Jā, tātad tie, kam vajag mērcīts paņemt līdzi mazākā vai vidējā vai lielajā tilpumā, droši to visu darām. Kam kokteilis 0,5 ir pa īsu, tie var uzlikt kokteļa vāku arī lielajai burkai virsū, un katalogā vienkārši atkal kā parasti komplektā ir izdevīgāk. Ja, tā kā padomājiet, ja kādam vajag, vai arī jūs gribat pēc tam izdalīt dāvanās, tad jūs varat paņemt komplektu un sadalīt dāvanās. Jā, un arī te vēl viens komplekts. Redziet, mums viss ir maģija. Jā, mini austarīta komplektā, šī te mini pērkot komplektu ir kā dāvana. Jā, tātad paskatieties, kas mums bija. Mums ir mini austarītas dāvana, mums ir mizotāja dāvana, mums ir izdevīgāks komplekts, vēl izdevīgāks komplekts. Tā kā padomājiet par to, par tiem komplektiem, jā, kā mums īsti iet un kad citreiz citi saka, ka tik daudz jau nevajag, bet un arī šo te, jā, kam tad to maziņo sīkumiņu var vajadzēt? Rudens, ziema mēs arī vairāk ejam uz saunām, pirtīm un kaut kur baseinos un iekštelpās un braukājam kaut kur dodamies. Man, piemēram, mazā izmēra kārbiņa ir neatņemama mašīnas sastāvdaļa, tā nevar teikt, mehāniķis strīdēsies. Bet neatņemam lieta, kam ir jābūt mašīnā, jo šeit parasti ir kaut kādi riekstiņi, sausie augļi, žāvētie augļi. Tātad arī sastrēgumos sēžot, braucot mājās, ja pietrūkst enerģijas, uzgraužam riekstiņu, uzgraužam žāvēto auglīti un jums ir enerģija nokļūt līdz mājām. Tā kā maza patīkama dāvana, pērkot komplektu. Jā, tad mazās visādas uzkodiņas, atkal kaut kādas kastītes, jā, pusdienu kārbas, ņemam līdzi, jau uz studijām, skolu un uz darbu pusdienu kārbas. Tad mums ir plānais pusdienu trauks, jaunā krāsā, pie tās zili pelēkā, jā, pieturoties. Jaunā krāsā tie, kas teica, ka 3 sadalēt, man šodien jau mēl mežģās no visiem jaunamiem, tātad 3 nodalījumi ir pa daudz. Šis arī ir mans favorīts. Man vajag 2. Man nejauciet galvu ar 3 daļām. Ar 2 daļām ļoti ērti ielikt iekšā kaut kādas uzkodas. Nesildiet mikroviņu krāsnī. Jā, jo mums ļoti daudz, var ņemt līdzi, var sildīt mikroviņu krāsnī. Paskatieties virsū, vai ir mikroviņu krāsnes simbols? Nav. Tātad šeit ir 2 sadalītāji. Var arī šeit paņemt, pēc tam kaut ko izlikt kā paplāti. Un īstībā ļoti ērti, paskatieties, vienkārši uz ceļiem sēžam, ēdam un ar piedarumiem ēdam pareizajiem. Lūk, šāda te plānā pusdienu kārba līdzņemšanā. Īstenībā pietiekami plāna, jo daudz vecāki mums arī saka par to, ka skolniekiem tās summas jau tā ir piebāstas un jūsu tās resnās kastītes vēl nav viņa resni, ja? Tātad plānā kārbiņa. Īstenībā es gribētu gan arī parādīt, ka mums vēl ir aizķērušās arī šādas kārbas tiem, kam ir Spiderman cienītāji, jā, vai tiem, kam ir smalkās princeses, lai gan es teiktu, ka nav jau tas tikai tā, ka tas ir bērniem. Man arī patīk. Es zinu, ka mums arī ir daži studenti, kuriem pamostās sevi iekšā tomēr tas Spidermans un viņiem ievaigas arī kādu supervaroni, kas ikdienā palīdz. Tad, kad es teicu par to paņemšanu līdzi un ēšanu, tad, protams, ka ir labi, ka mums ir savi higieniskie mūsu unikālie piedarumi, ko mēs ņemam līdzi ceļojumos,
vai arī atkal atgriežamies pie tā paša, ka mašīnā turam šādus te piedarumus, kas savietojas kopā un jums ir jūsu tā kā individuālais piedaruma komplektiņš. Nevajag pirkt atkārtoti plasmas piedarumus vai nu jau mēs pērkam koka, bet tāpat mēs radām papildus atkritumus. Vienīgais, kas mums šeit nav, mums ir pierasts, ka bija uz futlāris, iepakojams vāciņš, jā, kas pasargātu mūsu šos te piedarumus, jā. Mums bija šī te micīte virsū. Bet, kastaņieti manējiem patīk, ka šitos te taisīt. Jā, bet, jaunajā katalogā mums šis vairs nav, es nezinu, kāpēc. Man arī patika, tā teikt, drošāk no apkārtējās vides, kur Nina arī saka, viņa arī patika. Jā, tā kā jaunajā katalogā nav šī te vāciņa. Tāpatās mums ir sildīšana, tāpatās mums arī vēl viena termokrūze, tāpatās mēs domājam par bērniem, bērnu sēriju, lūdzu atceramies pieradināt bērnus, mācīt viņiem labu gaumu jau no mazām dienām. Tad mums ir, protams, bez ķīmijas tīrīšanas mūsu fantastiskā mīļā mikrošķiedra, visi bestselleri, grīdas lupatas, grīdas dvielīši. Nepatīk mums vārds lupata. Notīram stiklus, vitrīnas mašīnām, starp citu, to logu dvielīti es iesaku turēt arī mašīnā. Tāpat kā arī mazie brīļu dvielīši nekad ar vienu nepietiek, jo saka, ka brilles, saules brilles, tur vispārējais. Telefons jums ir? Ar visiem displejiem. Telefoni, planšetes, jā, visur, kur ir touchscreeni. Kādi tie touchscreeni pēc tam paliek. Tā kā notīram ar mazajām lupatiņām. Tāpat arī recyclēni mums ir no atkārtoti pārstrādāto materiālu sērija. Atceramies par to. Šis te arī logu tīrītājs man arī stāv mašīnā, jo ļoti daudz mūsu lietotāji ir ļoti praktiski iecienījuši arī no rīta notīrīt rasu vai lietu. Tiešām logus jūs notīrīsiet mašīnā vienkārši fantastiski. Un, jā, tad mums ir šāds te jauns komplektiņš, gan rozā krāsā. Es ceru, ka kaut kad sagaidīsim arī zaļā krāsā, piemēram, jo, kāpēc arī vīriešiem ir jārūpējās par savu seju. Gadi iet uz priekšu, vajag rūpēties. Un tāpat vajag rūpēties arī par vidi. Un šeit mums ir kosmētikas noņemšanas komplekts, jā, kurā ir iekšā tātad mūsu ierastās, vates, tie riņķīši, ko mēs dažādi lietojam. Padomājam, cik mēs viņus daudz lietojam, cik mēs daudz viņus izmetam. Šeit ir tāda maza cilpiņa, jā, tātad cilpiņu uzliekam micelāri vai uzliekam ko, notīram vai vienkārši ar ūdeni noslaukam seju un pēc tam vienkārši kārtīgi izmazgājam, un jums ir viens ilgstoši lietojams vatas, bet kārtīgs mikrošķiedras šāds te, spilventiņš. Ja? Tas mums ir iekšā šeit. Tad tiem, kam patīk mūsu mikrošķiedras dvieļi un kas ir mēģinājuši štīt iekšā matus mikrošķiedras dvieļos gan zālē, gan visur, lūdzu, jums tagad arī ir turbāniņa. Es nemēģināšu šobrīd viņus ietīt, ja? Bet principi, kā jūs redzat, tā tad pietiek diezgan gariem matiem, un mikrošķiedra matus ļoti saudzē, jo jums nav jādara tas ierastais process, kad jūs matu berzējat, kad jūs viņus mitrus traumējat. Jo mikrošķiedra ļoti ātri iesūks sevī mitrumu. Lūk, jā, un tātad, kur ielikt iekšā, arī šāds te vēl maziņš maisiņš un arī šāds te zīda maisiņš priekš dvielīša. Tātad, laicīgi gatavojamies Ziemassvētkiem, var arī šādu te dāvaniņu iegādāties. Jā, tātad, kā parasti mēs arī informējam par to, ka pievienoties kā vienmēr ir labāk, ērtāk, izdevīgāk un par visām kvalitātes garantijām un mūsu visām dāvanām, dizainiem. Jā, rudeni esam izšķirstījuši. Gribējām jums uztaisīt arī kā tīzerīt par jauno rudens programmu septembrī, bet šobrīd tas tīzerīts būs tikai šāds, ja? Programma ir klāt. Šeit jūs kaut ko varbūt pamanīsiet, nepamanīsiet. Gaidiet jaunums kā vienmēr pirmdien pēc 6:00. Un šobrīd bija tāda ātrā iepazīšanās ar rudens ziemas sēriju.
rudens ziemas kataloga, bet neieciklējieties tik ļoti uz to rudens ziemu, nedzinam sevī negatīvās vai pelēkās emocijas, redziet, arī rudens ziema nāk ar daudz krāsām, daba iekrāsosies, tā kā baudiet pozitīvas emocijas, sevi iekšā tas ir pats galvenais, un kopā ar Tupperware darām to pavisam vienkārši. Paldies, mīļie!